Redzam, ir 4. decembra vakars, pulkstens pēc 10. Un lūdzu, vismaz te no tramvaja sliedēm sniegs tiek vests projām. Darbs notiek. Tā izskatās, jā, ka te bišķi no sliežu ceļi ir noņēmuši nost. Te ir sastumts. Pareizi. Tas palīdz satiksmē. Īpaši sabiedriskam transportam. Jo pretējā gadījumā mēs redzam, diezgan grūti ir kaut vai nolikt auto pēc tam un kaut kur izskanējuši, ka šits jāpārbauda, vai tiešām var nosodīt, bet mēs redzam, kur auto ir notīrīts, īstenībā no augšu un arī priekš notīrīt. Tā kā tā ziņa pa 350 eiro sodi ir diezgan labi aizgājis. Mums ījā auto bija video, kur pa šo pašu ceļu tik pretējā virzienā brauc velosipēdists pa braukto. Nu, tad viņš brauc tāpēc, ka šeit veloceļš, kas ir paralēli, nebija notīrīts. Un bieži vien sanāk, ka brauktuvi tīrāk. Tā kā, bet no šeit mēs redzam, kupens ir baigākās, arī nokrit 40 centimetri. Bet labi, to var tīrīt vēlāk, bet tas, ka gājēji ceļus un tietas un veloceļus tīri pa vēlu, tas arī skaidrs. Šitie gan ir riktīgi micīti, bet tas ir benzīndārs, prioritā teritorija. Un tā mums izskatās bruģētā iela. Jā, ar velosipēdu tagad var braukt pa veloceļu, tas, protams, ir labāks. Kas nebija redzējuši šī auto, to video varat apstīties 3 video atpakaļ mūsu kanālā. Tā iespējams glābi tas, ka nav Latvijas numuri. Bet tieši tāda skaitās 3 dienas netīrīts auto. Bet lai gan arī viņam jau ir jāpierāda, vai ne, ja tāds noteikums ir. Jāliek ir zīme, 1., 2., 3. diena, kā to pierādīt. Un te ir vēl viens apsnigušais, te jau ir Latvijas numuri. Un otrs jautājums, interesanti, kā tad viņi to zīmi pielikt. Un kā viņi var atrast, tad to ar sniegu viņi notīri. Šeit īri juridiski man šie te mehānismi nav skaidri.